ir dienas, kad tu esi zirgā, un ir dienas, kad tāda sajūta, ka tev zirgs spēr pa pakausi, un tu mauc tevi ar seju smiltīs, un tu smoc. Un, kas ir ļoti svarīgi, abās reizēs piecelties arī te, kad tu esi zirgā, izbaudīt to, saprast, un tā kā izbaudīt mirkli, maukt tālāk, neapstāties, paspēsi nosinēt kaut kad, kad būs laiks, nevis kā tu pirmie sasniegumi, un tad sāc svinēt. Un tagad tu ēd zemi, tagad tev zirgi mauc pāri, vienkārši savākties un turpināt un zināt to, ka tas arī paies. Un tagad arī ir tāds pulkstens ir bez 10:10, es tikko iebraucu mājās, tikai pēc darba bija tikšanās, viena tikšanās bija ar klientu, ar kur mēs nesadarbosimies. Un tāpēc, viņš vienkārši nebūs mums klients, un mēs negribam ar tādu klientu sadarboties. Un likās, traki, tā kā žēl, jo mums tagad ir vajadzīgi klienti uzņēmumam. Un burtiski pēc 5 minūtēm ir tikšanās ar nākamo, un ar nākamo klientu mēs saprotam, ka mēs sadarbosimies. Un foršs klients, fantastisks klients, liels uzņēmējs. Un pirmais arī bija, tas, ar kur mēs nesadarbosimies, arī bija uzņēmējs, bet tā enerģija, ar kādu viņš nāca, un pēc tam tā enerģija, ar kādu tas otrs klients nāca, tu saproti, ka tu negribi tērēt savu laiku, savu enerģiju ar tā kā to pirmo cilvēku, bet otriem cilvēkam tas ir gatavs arī par naktīm pasarādāt un maksimāli sniegt labāko pakalpojumu, kā tu vari, jo tu viņu saproti, viņš tevi saprot. Un tas ir ļoti svarīgi. Tā, nezinu, vai šis video bija saprotams, bet ideja ir tāda, ka būs viegli, būs grūti, bet galvenais ir maukt. Sākums vienmēr ir grūts, un nevienmēr būs foršs, nevienmēr tu būsi zirgā, tad sanāk nokrist no zirga, celies atpakaļ, rāpies atpakaļ, kas ir grūtāk, bet pēc tam atkal būs brīdis, tu būsi zirgā, un tad varēsi priecāties, ka viss ir ok. Tā kā tā, cerams, ka bija noderīgi. Čau!